Šodien par divām lietām domāsim. Par divām lietām, kas faktiski interesē visus cilvēkus. Bagātību un noslēpumu. Jā, laikam ir ļoti maz cilvēku, kuri kādā no šīm lietām neielūkotas tāda interesi. Šīs dienas tēma es esmu līdz virsrakstu bagātības noslēpums. Bet vispirms dievvvārdu. Es lasīšu no vēstules Kolosiešiem 2. nodaļas pirmos 3 pantus. Tur apostols Pāvils saka: es gribu, lai jūs zinātu, cik karsti es cīnos par jums un tiem, kas dzīvo Laodikejā, kā arī par visiem citiem, kas manu miesīgo vaigu nav redzējuši. Viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu, proti Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. Amen. Šodien mēs svinam Pļaujas svētkus, Ražas svētkus, pateicības svētkus, kā katreiz viņi arī tiek dēvēti, bet šie svētki, ja Ražas svētki, ja domājot par ražu, vienmēr ir jādomā par rezultātu, ne? Par augļiem, par to, kas ir izaudzis. Mēs jau kā latvieši zinām, kad skaita cārus? Jā, tad, kad viņi ir izauguši, kad var nosvērt vai nomērīt labības, graudu apjomu, kad to var, tad, kad viņi novāk rudenī, tad, kad ir noslēdzies kaut kas. Tad ir vērtēšana, tad ir skaitīšana, tad var visu salikt šos svarus, cik bija, cik ir, kas ir izaudzis. Tikai rudenī var aprēķināt izaudzēto svaru. Kāpēc? Jo daudzums un svars praktiski vairs nemainīsies. Augšanas laikā tur jau viņš svēr tik, bet pēc brīža jau viņš ir izaudzis vairāk. Nevar noteikt objektīvi. Svars nemainīsies, jo raža ir novākta. Tad, kad raža ir novākta, tad var novērt. Un ražas svētki vēl par ko liek domāt. Liek domāt par svētībām. Liek domāt par to, kā Dievs svētī. Tad, kad runā ar cilvēkiem, kuriem ir kādi līdzekļu iekrājumi, un ir arī tādi cilvēki, un viņi domā vienmēr, kur varētu ieguldīt. Kur varētu ieguldīt, lai tie līdzekļi kaut ko atnestu, vēl kaut kādu peļņu. Un ja mēs dzirdam, ka ir iespējams nopelnīt 10%, tas ir milzīgi peļņa. Tas ir milzīgi peļņa, ja mēs varam nolikt 10 eiro un saņemt 11 eiro. Tik liels pat peļņas ieņēmumu parasti nav. Pie loģiska biznesa. Bet domājot par Dievu svētībām, cik kartupeļi izaug no viena kartupeļa? 10. daļa? 10%? 500, 700%. Bībelē rakstīts 1000-kārtīgi, cik graudu izaug no vienas sēkliņas. Tās ir Dieva svētības. Un domājot par to, kas nāk no Dieva, cik procentuāls ir pieaugums, ir viņa svētības, kas vairo to bagātību, kas nāk no tā kunga. Mēs nevaram palikt vienaldzīgi. Tas ir pārsteidzoši. Visaugstākie ieguldījumi procenti. Bet vēl par kaut ko Ražas svētki liek domāt. Un Ražas svētki liek domāt par kāda cikla noslēpumu. Mēs jau runājam, ka ražu var saskaitīt tikai tad, kad kaut kas ir pagājis, kaut kas ir beidzies. Par kādu ciklu noslēpumu. Augšanas cikls, kaut kas ir audzis, nobriedis, nogatavojies, un tad ir noslēdzies. Un tā arī cilvēka mūžs. Kad cilvēks piedzimst, viņš kaut kas vēlas tapt. Varbūt vēl mazs bērns. Vēl nezinu, kas viņš grib būt. Vecāki droši vien zina, ka jā, viņam vajadzētu kļūt par to vai par to. Mēs viņu mācīsim kādās lietās. Tad viņš aug, viņš apgūst kādas prasmes, tad viņš kaut kas kļūst. Kaut kas viņš vēlās būt un kaut ko viņš iegūst cilvēks savā dzīvē. Un tad seko nobriešanas process, kad cilvēks var lietot šīs iegūtās zināšanas un
būt tas, ko viņš ir vēlējies, vai arī nē, varbūt ir kaut kur jāpieraujās un savas vēlmes jāsamazina, tad nāk noslēgums, kad var sākt atskatīties un vērtēt, vai tas, ko es gribēju, tad, kad es biju jauns, tad, kad es vēlējos kaut ko sasniegt, vai tas ir piepildīts, vai es esmu to iegūs, varbūt es esmu iegūs kaut ko citu, daudz vēl vērtīgāk, varbūt ir tā, kad ir kādas vērtības ir izzudušas vai izgaisušas. Jā, Ražas svētki liek domāt par vērtībām. Vai mēs esam bagāti? Un ar ko mēs esam bagāti, ja tā esam? Kāda būs mana bilance, tad, kad noslēgsies šīs dzīves gājumus? Kas un cik daudz, vai varbūt cik maz, atradīsies uz manas dzīves pļaujas galva? Šīs dzīves noslēguma. Kas tas būs? Šeit mēs redzam, jā, maize, āboli, augļi. Kas būs tas, kas ir izaudzis manas dzīves dāvs? Kāda būs mana bilance? Interesanti, ka Jēzus stāsta kādu līdzību. Es gribu izlasīt Mateja evaņģēlijā 13. nodaļā, tur ir rakstīts, ka no 24. līdz 26. pantam. Jēzus stāsta līdzību saviem mācekļiem, viņš ar debesu valstību ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja tīrumā. Bet ļaudīm guļot, nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un, kad labība auga un metās vārpas, tad parādījās arī šī nezāle. Un tad mēs zinām šo tālāko stāstu, ka nāca viņa kalpa un teica, kungs, mēs iesimies to nezāli, izravēsim, mēs tiksim ar viņu galā. Bet, ko viņš atbildēja? 30. pantā tur ir teikts. Viņš saka, lai aug abi kopā. Līdz pļaujamam laikam. Un pļaujamā laikā es sacīšu pļaujiem. Salasiet pa priekšu nezāli un sasieniet kūlīšos, lai viņi sadedzina. Bet kviešus sakrājiet manā šķūrī. Tad, kad raža ir novākta, vairs izmaiņas nekāds nevar notikt. Nezāle tiek sadedzināta, graudi tiek sakrāti. Šodien, kamēr mēs vēl augam, kamēr esam šajā pasaulē, kamēr mūsu dzīves laiks vēl nav noslēdzies, kamēr mūsu dzīves pļāvējs nav pabeidzis savu darbu, mūsu dzīve vai liktenis mūžībā var izmainīties. Šodien tas vēl ir iespējams. Un domājot par šo līdzību, man ir jādomā par ko domā Tēva sirds, Dieva sirds, domājot par cilvēku. Ko domā Tēvs, kad viņš domā par saviem bērniem? Viņš domā, kā iemācīt pareizās izvēles, kā iemācīt izdarīt šīs pareizās izvēles dzīvē, lai viņam veiktos. Un ir divi veidi. Viens veids ar pārmācību. Dr. Bērziņš, mēs atceramies, jā. Mūsu jaunībā tas vēl nebija nekāds audzināšanas pārkāpums, tad, kad es biju jauns. Šodien tas jau ir pārkāpums, kas jau var draudēt ar nopietnu atbildību. Kā iemācīt bērnu pareizās izvēles? Ar pārmācīšanu. Vai arī otrs veids ir ļaujot viņam pašam apdedzināties. Ļaujot pašam kādreiz nonākt dzīves grūtajā situācijā. Un tad viņš iegūst pamācību. Un caur sāpēm. Tas viens sāpes būs izlaicīgs, kad sāpēs pēcpusi no tā Dr. Bērziņa. Tas otrs sāpes reizēm var būt tādas, kuras atstāja arī sekas. Caur sāpēm. Vecāki māca labas un derīgas kvalitātes bērnu. Viņi sēja kviešus, sēja labību, sēja graudus. Bet tad nāk ienaidnieks un iesēja iekāri, slinkumu, kas liek iegūt netaisnus un kaitīgus tikumus, ir nezāles. Vai ne? Tiek sēta tā labā sēkla, bet tad
ir kādas lietas, ka es gribu to un es gribu šo, tas, kas man nepienākas, kas man nav iedots, bet es viņu gribu, es vēlos to panākt. Un mēs zinām, sevišķi šodien, kad skatāmies reklāmas vai citas lietas, nāc un ņem, tev jau ir, tikai paņem to kredītu un uz priekšu, un tu visu būs iegūs. Nāc ņem, apmierini savus iekārus. Vai arī slinkums, un tad tev nekas nebūs jādara. Izdara šo, un nekas vairs nebūs jādara. Tās ir divas lietas, kas liek apgūt netaisnus un kaitīgus likumus. Nezāles, kas sāk apgūt. Un redziet, tad, kad šo nezāļu darbības sāk parādīties bērnu raksturā, tad vecākiem jāizdara izvēle. Nu, kā ar viņu cīnīties? Kā viņu izravēt? Vai no ar īslaicīgām sāpēm, tūlīt, vai ļaujot apliecināties. Šajā līdzībā, ko Jēzus stāsta, mēs redzam tēva izvēli. Lai aug abi kopā. Lai aug līdz pļaujamam laikam. Redziet, reizēm nav citas izvēles, kā ļaut apliecināties. Jo ravējot nezāļu saknes, kas ir apakšā zem sēklām, var kādreiz arī izravēt kādas labās lietas. Var tikt sabojāta kaut kāda saudzējama lieta. Kaut kas var aiziet bojā, un tādēļ ir jāļauj, lai aug apkopā. Šodien, kad mēs dzirdam to, kas notiek ziņu, jaunumos ziņu lapusēs, kad mēs lasām, mēs redzam, kur ir Izraela tauta un redzam Palestīnas tautu, un auga abi kopā. Auga līdz vakar rītam. Un vakar no rīta kaut kas notiek savstarpēji. Liekas, kāpēc ātrāk nevarēja iznīcināt, kāpēc nevarēja izbeigt šo lietu, lai nebūtu šādas nezāles. Lai auga abi kopā. Bet ziniet, kas notiek tad, kad nezālēm ļauj augt? Sēkla neaiziet bojā, bet cieš augsts. Cieš zeme, jo nezāles ir tās, kas izsūc ārā varības vielas, kuras būtu vajadzīgas labajām lietām. Un tad reizēm ir tā, ka cilvēks var saukt, Dievs, kāpēc tu pieļauj, ka man jāiet cauri šai ciešanu ielējai? Un tad ir tā klusā atbilde, lai izaudzētu tevī labu rakstu. Nevienmēr mēs gribam dzirdēt šo atbildi. Nevienmēr mēs viņu saklausām. Vai ir tā, ka mēs, tad, kad atrodamies kādās ciešanās, vai mēs meklējam atbildi Dievs, ko tu gribi manī caur šo situāciju, caur šiem apstākļiem, caur šo notikušo izmainīt? Ko tu manī gribi izmainīt? Vai arī mēs meklējam, kāpēc tas notika? Tas ir vainīgs vai tas ir vainīgs? Ziniet, tad, ja mēs atrodam vainīgo, mēs nekad neko neiemācāmies. Nekad. Tas ir pats pēdējais, kas ir jāmeklē vainīgais. Vispirms, kas notiek manī? Dievs, ko tu gribi, lai manī kaut kas izmainīs? Tad, kad es nonāku sāpēs, grūtībās, ciešanās, Dievs, ko tu gribi? Kāpēc? Kāpēc? Kas man ir jāmaina? Kas ar mani ir jādara? Ko tu gribi izmainīt? Ko es daru ne pēc tavu prātu? Ko es domāju ne tā, kā tu vēlies? Kādi ir mani uzskati? Varbūt viņi nav saskaņā ar tevi. Varbūt tas, kurā es dzīvoju, ir jāsalauž un jāizmet ārā. Reizēm mēs varam no Dieva saņemt jau gatavu atbildi, kāpēc tas tā notiek. Bet visbiežāk līdz šai atbildēji mums jānonāk ir paši. Ziniet, kad tas ir, kad Dievs dod jau gatavu atbildi. Tad, kad viņš redz cilvēku sirdi un cilvēka prātu, kurš ir gatavs vienalga jebkuros apstākļos paklausīt Dievu, tad Dievs iedod šo atbildi. Ja viņš redz sirdi un prātu, kur ir gatavi paklausīt, pat ja nākās sevi pārlaust uz pusēm, pat ja nākās paši pazemoties, pat ja nākās ļaut, lai tevi apsmēj, pat ja nākās palikt mazāk, zemākam par zāli, kā saka. Ja sirds uz to ir gatava, Dievs dod atbildi. Tādēļ tas ir. Un maini kaut ko sevi.
Bet visbiežāk sirds nav gatava izdarīt kādas radikālas izvēles tad, vai radikālas pārmaiņas tad, ja es dzirdēšu no Dieva kādu atbildi. Un tādēļ visbiežāk Dievs ļauj mums katram pašam nonākt pie atziņas. Jo tā atziņa, kas ir nākusi caur sāpēm, parasti neaizmirstas. Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam. Kur mēs esam šodien? Kur mēs katrs šodien atrodamies? Kur mēs būsim mūžībā, tad, kad iestāsies pļaujamies laiks? Pie kviešu graudiem vai nezāļu pūlīšos, kas paredzēti iznīcināšanu. Šodien vēl pasaulē skan evaņģēlija vēsts. Šodien vēl joprojām mēs dzirdam, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Cik ir tie, kas grib, kas ilgojās dzirdēt šo vēstu. Joprojām šodien pasaulē skan evaņģēlija vēsts, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābt. Bet tu esi izglābts. Labs jautājums, no kā izglābts? Es gribu izlasīt no atklāsmes grāmatas, Jāņa atklāsmes grāmatas 20. nodaļas 5 pāns, ko redz apostolis atklāsmē par to, kas notiks pasaules beigu laikos. Tur ir rakstīti vārdi. Tad es redzēju, šis apostolis redz, es redzēju lielu, baltu goda krēslu un to, kas tādā sēdē. No viņa vaiga beigas zeme un debesis, un tiem nebija kur palikt. Un es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā. Un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata. Tā ir dzīvības grāmata. Un mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās. Pēc viņu darbiem. Jūra atdeva savus mirušos. Nāve un viņas valstība atdeva savus mirušos. Un tie tika tiesāti. Ik viens pēc viņa darbiem. Arī nāvi un nāves valstība iemet uguns jūrā, jo šī ir otrā nāve. Uguns jūra. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. No kā izglābts? No otrās nāves. Vai tu esi izglābts no otrās nāves? Tas ir vissvarīgākais jautājums. Pirmā nāve mums katram būs priekšā, mēs nomirsim. Mēs šajā pasaulē neviens vēl nav palicis. Neviens. Cik tūkstošgads nav pagājis, cik šī pasaule pastāv, visi ir nomiruši. Izņemot vienu, Jēzu Kristu, kurš ir augšā cēlis. Un joprojām ir dzīvs. Un Dieva vārds saka, ka jūs līdzīgi viņam celsieties augšā, atjaunotā miesā. Vienu, lai iegūtu mūžīgu dzīvību, otru, lai nonāktu mūžīgā sodā. Vai tu esi izglābts? Kā zināt, ka es esmu izglābts? Jā, tas ir labs jautājums. Redziet, normāli, kā mēs varam zināt kādas lietas? Tad, kad mums ir kāds diploms, kāds papīrs, kāda apliecība. Kā zināt, ka es esmu izglābts? Vai man ir Dieva valstības pase? Būtu tas labs jautājums pajautāt, kā tu zini, ka tu esi latvietis? Kā tu zini? Tu paņem pasi un izlasi, tur rakstīts latvietis. Tad es esmu latvietis. Ja tu to zināji, nelasot pasi. Kā tu to zināji? Kā tu zini, ka tu esi piederīgs savai ģimenei? Kāds ir tavs uzvārds? Kā tu zini, ka tu tiem esi piederīgs? Tāpēc, ka tu lasi savā pasē vai dzimšanas apliecībā to, ja tu zini to. Tāpēc, ka tu dzīvo tajā, tāpēc, ka tu esi kopā ar tiem cilvēkiem. Kā tu zini, ka tu esi piederīgs savai dzimtai? Ka tas ir brālēns, māsas, tie ir manējie. Kā tu to zini? Kā var zināt, ka tu esi Dieva valstības pilsonis? Mīļie, tad, ka tu esi tur, ka tu dzīvo tajā, ka tu esi kopā ar brāļiem, ar māsām, ar ticīgajiem, sadraudzībā, draudzē, tad tu zini, ka tu tur esi. Tas tev vēl, tu nevari savādāk. Tev nevajag papīru, kurā tas ir uzrakstīts. Bībele runā par kādu lietu. Bībele saka zīmogs. Ir kāds zīmogs. Tur Bībele saka pat vārdus apzīmogoti atpestīšanas dienai. Tā ir dienai, kad
ticīgie tiks izglābti caur to, kas ir rakstīts dzīvības grāmatā. Zīmogs. Apzīmogoti atpestīšanas dienai. Kas tas ir par zīmogu? Vēstulē Efeziešiem 1. nodaļas 13.14. pantā apostols Pāvils runā par šo zīmogu. Viņš saka, jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu savu pestīšanas evaņģēliju. Un šim evaņģēlijam ticēdam jūs esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma. Pēc kā apsolījuma, pēc Dieva apsolījuma. Šis zīmogs, tas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla. Līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai, tā saka apostols Pāvils. Tas ir īpašs dokuments, šis zīmogs. Īpaši sevišķi rūpīgi glabājams dokuments, nepazaudēt to. Un tālāk Pāvils saka vēstulē Efeziešiem 4. nodaļas 30. pantā, viņš saka, neapbēdiniet Dieva svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogoti atpestīšanas dienā. Mēs varam apbēdināt Dievu svēto garu, ka viņš novēršos. Mēs varam pazaudēt savu apzīmogojumu, kur esam saņēmuši varbūt pirms 15, 20 vai cik gadiem. Jā, mēs atgriezāmies, es biju draudzē, es dziedāju korī, es gāju kopā ar jauniešiem, un tagad man tas nav laika. Ir citas lietas, ir svarīgas. Nepazaudējiet šo zīmogu, neapbēdiniet Dievu svēto garu. Mēs lasām atklāsmes grāmatā, kur apostols Jānis saka un redz šo skatījumu. Viņš saka, redz eņģeli, kurš tur rokās dzīvā Dievu zīmogu. Un viņš šauc skaņā balsī 4 eņģeļiem, kam bija dots maitāt zemi un jūru. Viņš teica, nesamaitājiet ne zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim mūsu Dieva kalpus uz viņu vietu. Kamēr netiks apzīmogoti tie, kuriem ir jātiek izglābti. Pasaules ražas. Jā, ir labs jautājums, kā izskatās šis Dieva zīmogs? Kāds viņš ir? Un atbildes mēs atrodam Dieva vārdā. 2. vēstulē Timotejam, 2. nodaļa 19. pants. Tur ir skaidri rakstīts. Stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu. Tas kungs pazīst savējos, un lai atturas no netaisnības ik viens, kas daudz neprāko vārdu. Tātad pirmā lieta, tas kungs pazīst savējos, ja tas kungs tevi pazīst. Es domāju, šodien nav pasaulē cilvēki, kas nepazīst Ilonu Masku. Bet vai viņš tevi pazīst? Nav, ja maz ir cilvēki, kas saka, es nezinu, kas ir Dievs. Lielākoties visi zina, bet vai Dievs tevi pazīst? Kāda ir šī pazīšanās? Šis zīmogs, ja Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu, tas kungs pazīst savējos. Un otra lieta, un lai atturās no netaisnības. Censties svēti dzīvot. Censties dzīvot tā, lai mēs nepazaudējam šo Dievu pazīšanu. Bet Bībele runā par kādu citu zīmogu. Arī zīmogu. Un turpat atklāsmes grāmatā mēs lasām 13. nodaļā, lasām vārdus, kur apostols saka, tad es redzēju izkāpjam no zemes kādu zvēru, kam bija 2 ragi, tādi kā ģēram, bet tas runāja kā pūķis. Un tam bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēru tēlam, lai zvēru tēls varētu runāt un panākt to, ka visi, kas nepielūgtu zvēru tēlu, tiktu nokauti. Un viņš dara, ka visi lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres, lai neviens nevarētu nepirkt, nepārdot, kam nav šīs zīmes, kam nav zvēra vārdu vai viņa vārdu skaitļi. Mēs lasām par zīmogu. Tas nav tik vienkārši. Ai, man nebūs nekāds zīmogs. Ja tev nav Dieva zīmoga, tev būs zvēra zīmogs. Nav cita veida.
Tur tālāk Jānis raksta atklāsmē, viņš saka, un tad nāca vēl eņģelis trešais, kas sekoja viņiem un sauca stiprā balsī. Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu vai pieņem zīmi uz savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķirnīts. Tas, kas ieliec viņa bardzības kausā, un viņam būs jācieš lokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un jēru priekšā. Dieva vārds rāda šo pasaules noslēguma ražas svētus. Ražas svētki mums liek ar dziļu nopietnību domāt par patiesām, neizzūdošām vērtībām. Vērtībām, kuras nav pakļautas inflācijai, devalvācijai, citām visādām akcijām, konfiskācijām, mahinācijām un vēl kaut kādām, kas nav tam pakļautas. Kas tad ir šīs vērtības? Kas ir tas, ko mēs esam bagāti? No kā sastāv mūsu bagātība? Naudas, krājumiem, bankas kontā, īpašumiem? Vai tomēr tās ir attiecības ar Dievu un ar viņa ļaudīm? Attiecības savā starpā, ticībā. Vai mēs esam bagāti šajā dzīvē? Vai mēs ilgojamies pēc bagātības tikai šajā dzīvē? Vēstulē Korintiešiem apostols Pāvils saka, ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Ja mēs gaidām, lai Kristus mums palīdz tikai šajā dzīvē, tā mūžībā tas būs pēc tam kaut kad, mēs nezinām, kad tas pienāks, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Vai mēs esam apzīmogoti ar dzīvā Dieva zīmolu? Vai pļaujamā laikā mēs būsim pie tiem, kuri tiks sakrāti mūžīgā Dieva šķūņos? Šodien vēl ir žēlstības laiks. Šodien Dievs aicina šķīsties no visa, kas tavā dzīvē var būt grēcīgs. Atstāj to visu. Katrs grēks, tas ir kā smagums, kā tāds svars, kas tev piekabināts, kā balasts, kas vēl leju dzelmē, kas tev nogremdēs. Apmet visu, kas var apēdināt, jeb skundināt Dievu svēto garu un ļauj, lai viņš uzspiež tev savu svēto garu dzīvi. Un tā ar brīvu, ar priecīgu sirdi mēs varam lūkoties uz gaidāmo godību. Manā dzīvē man nebeidz iedrošināt šie panti, kas ir rakstīti 1. vēstulē Tesaloniķiešiem, kur ir rakstīts 4. nodaļā, es izlasīšu no 16. līdz 18. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs. Atskanot arcangēļa balsī un Dievu pazudē. Un tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs dzīvie, kas jau pārpalikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā, palipēšos pretim tam kungam. Tam mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Vai mēs dzīvojam šajā cerībā? Vai tā ir mūsu gaidas, mūsu ilgas kopā ar to kungu? Būt kopā ar to, ko mēs mīlam, kurš mūs pazīst, kuru mēs pazīstam, ar kuru mēs dzīvojam savu dzīvi. Vai mūsu bagātība ir Kristus Jēzus? Un ziniet, ka daudziem, par nožēlu ir jāsaka, daudziem šodien Kristus Jēzus bagātība kļūst par aizvien lielāku noslēpumu. Aizvien lielāku noslēpumu. Vai tad tā ir bagātība? Ko tad par to var nopietni? Kas ir Jēzus Kristus? Tā ir mūsdienu pasaule. Ja mēs dzīvojam šajā cerībā, ja Kristus ir mūsu bagātība, tad mēs esam bagātāki par jebkuru šīs pasaules bagātību. Jo neviens no šīs pasaules savu bagātību nav paņēmis līdzi. Ne centi, ne gramu, ne centimetru. No tā, kas ir piederējis šeit, nekas nav iespējams paņemt. Kails tu esi atnācis, un kails tu aizies no šīs pasaules. Un mēs nezinām, varbūt tas būs jau šovakar. Kam tad būs tas viss tiek apgriezts?
Latviešu valodā man patīk labs apzīmējums. Bagātnieki. 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 Bagāti Kristu. Tie nav nieki. Tā ir patiesa bagātība. Pāvils saka, es pateicos Dievam par žēlstību, kas jums ir dot Kristu Jēzu, jo ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās. Un atcerēsimies, ka tad, ja mēs esam bagāti Kristu, tad nav nekāda iemesla šo mūsu bagātību paturēt noslēpumā. Tieši otrādi, mums viņš ir jāatklāj šis noslēpums, šis Dieva noslēpums, Dieva bagātības noslēpums. Jāatklāj tiem, kuriem tas vēl šodien joprojām ir noslēpums. Un caur to mūsu bagātība Kristu tikai vairosies. Tādēļ šodien, kad mēs lūkojamies uz šo bļaujas galdu, kad mēs domājam par ražu, par novākšanu, par saskaitīšanu, par ieguvumiem, zaudējumiem, tas kungs, lai mums palīdz satvert stipri ar visu spēku un neatlaid šo bagātības pavadienu. Šo bagātības pavadienu mūsu ticību Jēzum Kristum, tā kā mūsu personīgam glābējam, kā mūsu personīgam pestītājam, kā mūsu personīgam svētku darītājam, kas audzē mūsos garīgos bagātības augļus. Tas kungs, lai palīdz, lai svētī, ka šī diena mums atkal atgādinātu to, uz ko mums aicina visas bagātības devējs. Uz bagātību, kas ir pāri par jebko, kas šajā pasaulē šodien ir un rīt